Galerijā Istaba atklāta mākslinieces Zanes Lūses gleznu personāla izstāde ar nosaukumu Raimonda Paula dziesmas. Radās tā doma no iepriekšējā izstādē uzgleznoju gleznu pērļu zvejnieks. Man likās tik forši kaut kāds tas vārdu sakopojums, un tā ir Raimonda Paula dziesma. Tad man likās, ka kāpēc gan neuzgleznot vēl kāds Raimonda Paula dziesmas. Un tad, lūk, viņas ir. Kā tas ir gleznot dziesmu? Es domāju, tieši tāpat kā gleznot jebko citu. Tikai, tas ir vēl kaut kāds virsuzdevums nāk tam pašam darbam. Priekš manis tas bija interesanti. Nevis meklēt kaut kādu tēmu kaut kur savā iztēlē, bet pievērsties tieši kaut kādai konkrētai dziesmai, konkrētam nosaukumam, un tad no tā atrisināt arī tās bildes tap. Šitā izstāde tap ļoti ātri. Vasarā es varu teikt, to es tomēr arī uzskatu pie darba drusciņu klāt, kad es par viņām domāju. Bet tīri fiziski ķēros klāt tikai sākot ar pašu septembra sākumu. Tā ka viņas nepilni 3 mēnešu laikā ir tapusi šī izstāde. Kur jums pašai ir mīļākā Paula dziesma? Man tā grūti pateikt, varbūt tāda mīļākā, bet tāda dziesma, kas viņu laikam aizkustina, varbūt visvairāk ir manai dzimtenei. Bet, diemžēl, viņš šeit nav, jo es viņu nespēju tā uzgleznot, lai viņu tā attēlot. Man liekas, ka tas ir kolosāls trāpījums tieši šī brīdī. Vienkārši. Tas ir sirsnīgi, un latvietim arī ļoti patīkam no tā viedokļa, ka te ir uzraksti. Jo pēdējā laikā mākslinieki ievelk 3 krustiņus un domājiet, ko gribat. Jā, mēs skatītāji domājam, ko gribam, bet tomēr mums, šī gadījumā es teikšu atkal, latviešu cilvēkam ir ļoti patīkami, ka viņam mazliet kaut kā tā taktiski parāda, uz kuru pusi un kā domāt. Viņa ļoti labi mākslinieci. Jūs jau esat atradis savu mīļāko darbu šeit? Es tur vien teicu, bet te ir vairāk. Man, piemēram, tas apsniksim te mazā tā. Šī bildīta apakšā man ir ļoti simpatiski. Kaut kas te katrā ir iekšā. Un tur ir saglabāts arī tas viss, kas man ir vienmēr bijis tūs. Tas ir vienkāršais, un tas melodiskais. Tā glezna pat par sevi dzied. Jau ir skaidrs. Aha, jā. 3 ruņķi, skaidrs. Ja. Grūti izcelt. Kaut kā es domāju, ka tas kopsumā tā ir tāda tiešām, te pareizi teica, ka tā varbūt ir tāda muzikāla izrāda gleznās. Ja.